30. aprīlis, esam Rīgā. Jau 30. Jā, priekšā Bavārijas pērlis. Pie stūres mazmeita. Jā. Ar draugu. Jā. Viena grupa brauc no Rīgas, otra grupa brauc no Daugavpils. Man arī ieskaitījāt? Jā. Paldies. Здравствуйте, здравствуйте. Проходите побыстрее. Esam ieradušies tranzītā. Я у меня будете. Konfiskāts iekšā. Тоже под большим вопросом, что и как будет работать. Поэтому сегодня мы решили, что когда мы будем въезжать в этот самый город Болеславец, где мы с вами ночуем. Pirmā pauzīte. Pirmās pusdienas Bavārijas stūrē. Gulētāji teica, ka garšīgi esot. Brīd. Paēdām. Поэтому первый Braucam tagad. день. Svarīgi brīži. Audiņa. Дело в том, что когда вы Karstās brokastis, zupa, biešu un zupa sēņi. Un te ir viens ēdājs. Labu apetīti. Tā tā izskatās. Tur tālāk redzams mūsu autobuss. 5700. Tā biešu zupa tāda pati kā smiltenēm. Saucamā, kā es sauc, lupatu zupa. Nogaršosim sievas sēņu zupa. Jā. Pavisam cita garša. Tā nu var redzēt tās cenas. 1,78 € dīzelis. Kad mūsu tūra operators ir Marija. Parādi, kas tā pa zupu? Ievērtēsim pirmo poļu reklāmu. Burgers a Pepsi. Vānas tur ir savairojušās. Mūsu ekskursija grupa. Līdz robežai ar Vāciju vēl kādi 300 km. Pievēršam uzmanību vietējai kartei. Kaut kā šodien jāpiebeidz ir. Bet tā visumā pārbrauciens pagaidām ir normāli. Esam ieradušies šodienas galamērķī Boleslavičā, apmēram 50 km no Vācijas robežas. 2 metri kinofilmas iztērēja, kamēr tu atnāc. Tas ir 30. aprīļa iepirkums, jo 3. dienā mums nedod brokastis. Sagriez maizīti, man liekas, telefons izkusīs. Lielveikala pirkums, 73 zloti. Zvieri zakриваются. Kaufland. Mūsu grupa iebrauca. Nāk laimīgas sejas. Urā, 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 esam atbraukuši. Picāro viesnīca. Окей. Латвия, Мари. Marija. Хорошо. Человек говорит, что Wi-Fi в номере free, то есть свободный. Наверное, надо поискать сеть, да? Esam iebraukuši no Latvijas. Priecīgi. Fēna tepat ir. Gan jau būs labi, galvenais kārtīgi atpūties. Mūsu šodienas restorāns. Ejam pie kafijas. 1. maija kafija. Tavi mīļākie, ja? Vēlreiz labrīt. 1. maija. Brīnišķīgs brokastis. Tur es redzu kaut ko veģetāru. Šodien esmu šortos, jeb čortos. 1. maija rīts. Braucam uz Bavāriju. Pozīcija. Ну
pozīcija. Viss kārtībā. Pagaidām. Aber wir sind in Deutschland angekommen. Aizvien 1. maijs 2026. gads. Saksonijas zeme, Vācija. Dosimies uz autobusu, brauksim tālāk, vēl vismaz 4 stundas jābrauc ir. Līdz tiksim līdz Minhenei. Un tur mūsu autobus. Mēs gājam arī autobusu. Minhenei jāiebrauc ir ļoti zolīdiem. Осторожнее, велосипедной дорожки, осторожненько на велосипед. Смотрите, просто прямо. Сейчас с вами. Tā, nu visa mūsu kompānija dodas līdz gidam. Saulainā Minhena. Мы сворачиваем с вами налево и по прямой мы доходим до центральной площади города Мариенплац. Gids ar kaut kādu zilu lopatiņu tur pa priekšu iet. Kaut ko pie sevis runāt, ko? Protestējam. Tur interesantāk. Посмотрите, как он отличается от всех остальных. Потому что мы к домику повезло. Velospēda jūra. Interesantas durvis. Это очень важный момент, потому что Священная Римская империя просуществовала более 800 лет. Visi ies uz veco pilsētu. Nu, lūdzu, ejiet. Tas ir ļoti svarīgs. Uzvārds, lai palikt. Iefilmējam to simbolisko tornīti. Vēstures liecinieks. В этом старом дворе родился. Veikala skatloks Minhenē. Dārgakmeņa. Gunis atgriežas pie mūsu speciālistiem. Все, чья нога ступала на эту землю. Мы сейчас с вами идем к самой знаменитой пивной ресторан Мюнхена и Баварии. Hofbräuhaus. Uz alus nav iesim citiem vārdiem sakot. Будет роскошный ресторан. Kā nu viņš ir? Hofbräuhaus. Alus restorāns. Tagad mūsu grupa nāk uz alus bāru. Katram pa vienu krūzi būs pa brīvu. Būs viena krūzīte katram. Slavenības apmeklē alus restorānu. Dzīvie muzikanti. Но сегодня дверь сюда закрыта, иначе бы вы не видели там в земле реки, потому что раньше здесь был приток речки Изар.
Brīnum bērni aizbrauc 4. Valsts pavada no muguras. Wird sehr schön Leder. Die haben keinen Rasen mehr. Hast du keine Ahnung. Was ist das? Was ist das? Junggesellenabschied. Junggesellinnenabschied. Linnen. Me Junggesellinnen. from Latvia. Because we have a woman on board and she is going to be married. Do you want to make a picture with me? Only video. Yes. Okay. Thank you. Thank you. What's your name? Gontis. Gottis. Gontis. You? Tani. Daniela. Tani. Interesanti, ne? Vismaz kaut kas savādāk. Minhenes tramvajs apdzen riteņbraucējs. Заргут. Арендовать помещение. Ну и, наконец, Максимилиана II Stāsta par karaļiem. Bavārijā tikai 4 karaļi. реальных королей. Lauvas, pieminekļi, cilvēki uz ležakiem guļ, alu dzer, atpūstās. Вот здесь мы можем... Ага, вот здесь вот можем встать. Вот здесь место. Давайте, отойдите, пожалуйста. Te kaut kā ir jauka informācija. Lasiet, tulkojiet. Yep, chronic masturbator. Spidermans. All right, get out of Hi. here, you pervert. Nav. Aizbrauc ar eliskiem velospēdiem. Ko jūs bildēt? Ejiet un nopērciet. Nāk mūsu varenā grupa. Каждый второй галстук наполовину Витебсбах, а Витебсбах наполовину галстук. Так что вот такие вот особые отношения. 130 комнат, из которых еще не все отреставрированы. Более того, в Угловке 3 потрясающие сокровищницы. А сокровищница называется нашей внутренней оригинальной произведения Vieni putekļi tikai. Liels māju komplekss. Sastāv no 8 mājām. И когда Фридрих Барбаросса попал в засаду Фриды, именно он Витебсбах со своим отрядом спас ему жизнь. Nu, te jā, ir mākslinieku veidojumi. Улыбаемся, показываем. Такой счастливый вид изображаю. Так, ну если подержать камеру, наклонюсь, потом получается ноги причиндал кого-то. Aizbrauksim līdz tornītim, kurā ir pulkstenis. Vēsturiska siena. Minhenē. Caur puķiem, tāpat iela, tāpat Minhene, reiz Latvijas karodziņa, mūsu tūres vadītāja. Karš mocītis, gājēju zona, Tomas skola. Nu kā patika dziesma? Kaut kas te notiek. Turpinā skanēt muzika un dalībnieki dejot tornī.
Smagā tehnika mājās. Kur viss šis notika? Mārienu placā. Evo, kakve gužve. Хорошо. Это кажется добрый, который видит, как это Japāņu grupa. Dodamies no šī Marienu placa tādā caurumā iekšā. Η Μαντέρα έλεγε ότι οι γήπες οι οποίοι είναι Uz tā mūra fona es arī varu nobildēt. Latviešu U18 zaudēja Slovākiem 0-1. Dažas minūtes līdz beigām. Izskatās, ka laikam arī nevinnēs. Žēl, asariņi. Когда архитектор потащил его в одно место под органом, где колонны загораживают окна, и окна не видны.